Čau, pelnam internetā. Un šodien parādīšu jums, kā piereģistrēties virtuālajā makā. Nekā sarežģīt šeit nav, bet tomēr ir kaut kādas nianses, par kurām es gribētu izstāstīt. Tak. Es uzspēdīšu nedaudz pauzīti, tāpēc, ka ātri izveidošu e-pastu. Sveiki, esmu atpakaļ. Nebija jāizveido jauns, paņēmu vienu veco e-pastu. Tātad ievadam, iepriekšējā logā bija ievadam e-pastu. Apstiprināšana, tā teikt, tur bija jāievada kods, kurš parāda, ka jūs neesat robots. Uz e-pastu aiziet apstiprināšanas kods, lūdzu, no 5 cipariem. Mēs viņu ievadam, apstiprinam. Saglabājiet obligāti savus paroles. Pierakstiet viņus kaut kur uz lapiņas vai nu, tā teikt, nevienam viņus nesakiet, jo tas ir apmēram tā kā jūsu kredītkartes pinkodi, sāpenie vārdi un jūsu, tiksim tā, jūsu konta vārds, slepenais vārds un paroles. Viņas var šobrīd, tā, es viņas arī pierakstīšu. Tātad mēs esam ievadījuši jaunu paroli, slepenais vārds, konta arī vārds, un turpinam. Lūk, viņš arī parāda visus dotos. Šo jums vajadzēs, tāda labi, pēc kārtas iesim. Tas ir jūsu konts. To jūs uzrādīsiet, piemēram, tas ir jūsu konts, ko jūs uzrādīsiet pie jebkura pārskaitījuma. Tā ir parole, tas ir e-pasts, slepenais vārds, tas droši vien kaut kāda problēma gadījumā jums uzdots, jums būs jānosauc šie cipari, un master key, tas ir tā kā pinkods, kurš jums būs jāievada pie, varam jūs gribat konvertēt naudu vai pārskaitīt viņu no viena konta uz otru. Un jums būs jāievada šie 3 cipari, lai apstiprinātu. Šeit tas būtu done, izdarīts. 27 vēstules no kā. Kaut kā, droši vien vecie paziņojumi no 23. jūlijā. Interesanti. Labi, tas katrā ziņā tie ir, pēc tam varēsiet palasīt savā. Pats galvenais, tātad mums viņu vajag aktivizēt. Lūk, personalizēts nav personalizējumi obligāti, vairāk jūs nevarēsiet, es jums parādīšu to. Lūk, piemēram, gribam ievadīt. Pirmām kārtām mums uzreiz viņš prasīs no kā ievadīt. Tātad, lūk, ir šeit kaut kāda arī visādi virtuālai maki, var no vīzas, un tur ir vēl vesela jūra. Tātad, piemēram, paņemam vīzu, jūsu telefona numurs, un tātad šeit ir limiti, var valodas pārslēgt, angļu, krievu, kā jums ērtāk. Tātad, uzreiz limits paliek, protams, ir paši. Aizsardzība, nu tā teikt, aizsardzības dēļ pēc apmaksas jums ir jānofotografē sava, tā teikt, tā kartiņa, kredītkarte. Tā teikt, jānofotografē būs kartiņa kopā ar pasi un jānosūta šī fotogrāfija viņiem, lai viņi redz, ka vārdi sakrīt, nu tā teikt, visi dati sakrīt.
Un ja viņi nesaņems no jums šādu bildi, viņi tātad 30 dienu laikā, tātad 30 dienas viņi nepārskaitīs to naudas summu, kamēr nesniegs tādu bildi. Ja 30 dienu laikā viņi nesniegs tādu bildi, viņi to naudas summu pārskaitīs apakaļ uz karti. Tas būtu par karti. Tātad atcerieties, ja? Ka, lai reģistrētu savu kredītkarti, jums būs jānofotografē viņi kopā ar pasi un jānosūta viņiem tādu bildi. Vēl. Tas viss ir tikai, lai aizsargātu mūsu pašu naudu. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi to ievērot. Aktivizēt savu kontu, tātad konts personāls, šeit ievedīsim vārdu uzvārdu, un šeit arī tātad ir jānofotografē. Es sūtīju ID, un viņiem īsti nepatika. Es divreiz sūtīju ID, ko viņi nepieņēma, tad es nofotografēju pases. Pasi nofotografēju aizsūtīju, to nebija problēma. Un pierādījums par jūsu pierakstu, kur jūs dzīvojat. Es attiecīgi izdarīju tā, ka es nofotografēju savu rēķinu pa dzīvokli un nosūtīju to. Ar to arī viss bija kārtībā, bet tas ir arī ļoti svarīgi. Tātad visas šīs darbības ir vajadzīgas tikai tāpēc, lai viņi zinātu, ka jūs neesat krāpnieks, ka jūs esat reāls cilvēks, kam tiešām pieder šī karte, viņi zinās, kur jūs dzīvojat un tā tālāk. Tāpēc nebaidieties no tā, es jau to sen kādu laiku atpakaļ esmu izdarījis un lietoju Payeru un nav nebijuši nekādas problēmas, ne ar pārvedumiem, ne tā teikt, ne uz, ne no, tā teikt, nav bijuši nekādas problēmas. Arī valodas, kā jau es teicu, šeit ir principā divas, angļu, krievu, tātad, ja jums ir vieglāk krievu valodā, varat lietot krievu valodu, ja jums ir vieglāk angļu valodā, varat lietot angļu valodu. Šeit var ievadīt vairākas kartes, ja jums ir vairākas. Caur šo pogu jūs, tā teikt, papildināt savu kontu. Caur šo jūs varat pārvest no viena konta, tā teikt, no viena māku uz otru. Šīs jūs viņu, tā teikt, konvertējat. Īstenībā es jums teikšu godīgi, konvertācija no eiro uz rubli ir izdevīgāk nekā bankās, pie mums ir lielāks kurs ir. Šeit, protams, es domāju, nav nekas jākomentē. Šis ir saziņas veids ar banku, un vēsture ir vēsture. Tātad atkārtošos, piereģistrējamies pašā Payerī, pēc tam aktivizējam kontu nosūtot savus pases datus un dzīvesvietu, un trešais ir reģistrējam savu karti, nofotografējot karti kopā ar pasi. Un pēc tam droši bez kādām problēmām jau varēsiet sūtīt naudu uz Payeru, no Payera spēlēs vai citos projektos, un tieši tāpatām arī apakaļ no interneta, no pēc internetā uz Payeru un no Payeru uz savu karti. Šeit, tā teikt, ir arī tātad, kad jūs aktivizēsiet savu maksu, šeit parādīsies tātad šobrīd te ir dolāri, eiro un rubļi, un pēc tam vēl pienāks klāt bitcoini. Arī ar bitcoiniem var pelnīt, un šo jūs varat izmantot kā viņu glabātu. Tātad, tas arī būtu pats galvenais. Vakarā, ja darbojaties uzspiež šo, un ir ērti arī acis nespiež. Ok, ir, protams, visādas nianses, var arī pasūtīt reāli kārtu uz mājām, bet tas jau ir jau skatīsieties pēc savām vajadzībām. Tas būtu viss. Lietojiet, varat droši pārbaudīt internetu resursos, uzticams un viegli lietojams. Un tas arī būtu viss. Tā kā, čau, lai jums labi klājās!